pludināt un pludināt arī varētu uzskatīt, ka tā ir mākslīgi nodalīta. Bet tas, kas attiecās uz dokumentu, slepenu dokumentu noplūdināšanu ir ar garu, un tas, kas attiecās uz baļķiem pa Daugavu, tie ir pludinātāji. Vai tur ir, jūs saskatat atšķirību? Sorry. Vienīgi noplūda no lietvārda. Noplūda no lietvārda, jā, un pa Daugavu tā nav noplūda, ja, kur ūdens caurlaidība vienā sekundē, cik liels ir straumes ātrums. Plūdiņš. Bet tie nav baļķi, kuri noplūst, ne? Baļķi Baļķus pludina un dokumentus noplūdina. Man liekas, ka formāls sadalījums. Bet tāpat laikā tā ir pašreizējā situācija. Kā jutīgs un jūtīgs. Ir dalījums. Kā rehabilitācija un rehabilitācija. Kaut kāda saistība ar priedēju, jo pludināt automātiski ir ar īso ūdeni. Vai būtu pieplūde, vai noplūde, vai aizplūst, tik līdz ir priedēklis, tā tas ūs paliek garš. Bet plūst pats par sevi ir garš. Plūst ir garš abiem šiem pludinājumu veidiem. Darbības vārds plūst. Arī so nemaz nav iespējams. Nu, tā tas ir. Ne viss ir tik mobi. Ļoti negribas to dokumentu noplūdināšanu. Jā.